Parādu lūdzu barbeku. Mēs šodien izīrējām mašīnīti, mums būs brum mašīnīte. Brauksim uz kaut kādām pilsētiņām, pastaigāsimies, paskatīsimies, kas tur ir labs. Un pēc tam mēs brauksim uz akvaparku, bet mēs vēl nesam izdomājuši, kur tieši mums ir divas opcijas. Mums jāsaprot, kurš ir tā kā viss tāds labākais. Jā, un es jums prādīšu savu fitu. Taču ir septiņš akvaparku līdzi. Nope. Šodien ir līdzēņi? Jā. Es šodien esmu zeltainajā, svārdziņi, krekliņš, kurpītas. Un mamma būs kepons, jo es nevaru saulē galvu turēt, savādāk man sāp galvu, pēc tam sakars uz ādi ir. Un nieza tā ļoti pretīgs sevi. Parād savu fitu. Manas fits ir šāds. Zolīts. Tātad, saki firmu. Cik maksā jūs fits? Zara. 5,99. Nē, nopietni. Nopietni. Labi. Bikses? Bikses Zara. Varbūt 39. Ok, kurpes. Un cik šitā maksā kāds 130? Nē, kaut kas ar to. Cepuri, brilles. Zaķītes. Eiro. Brilles. Brilles šodās ir dārgas. Tas bija kaut kas pie 500-600. Cepuri. Cepuri, nu tas ir visdārgākais brands ekskluzīvākais. Šis gan ir visdārgākais, kas man ir virsū. Pulkstens. 1500. Pulkstens. Pulkstots, viens no čīpākajiem, kāds ir Apple Watch 200 kaut kādi. Čīpi. 250 kaut kas tāds. Ok, let's go, honey. Ok. Frau, negribēju man dot puču. Oh my gosh, tas ir bless you. Čīpās. Dior. Chanel. What's the best price? Oh, this? Yes, only for you, brother. What's the price? Well, let me think about it. Think. What's the price? you? Yes, for me. Okay, I will give you only for 1,500. No, brother. 20 euros, brother. 20 euros? Yes. You can, with your 20 euros, go to your candy shop and buy you some Okay, candies. then I don't need. Bye. Un tev jāsaka tagad, stop, wait, brother. 25. Ok, skatīties, kāda mums būs tā mašīnīte. Šī būs exclusive. Exclusive, jā? Jā, šitā ir vislabākā exclusive mašīna, tikai skaties. Šitais atgādināja, ka tās gaismiņas laid. Labi, skaties. Mums kārtījā mēs esam no dinozauru laikmeta. Šī vietiņa ir slavena ar keramikas darbiņiem. Ļoti mīlīgi. Jā, kādēļ tu neapskatīji keramiku? Es apskatīšu tavā vlogā. Tad es ietaupu laiku. Nē, tu tieši izlaist to. Ja tu vēl vienreiz tev būs jāstāv. Zini to smurfu ciematiņu? Jā, kā smurfu ciematiņu, jā. Jā. Paņem pat kādu kameru, kaut ko pasaki, ja vēlēs. Lai, kur mums meitene šobrīd notīrīs savu kameru, jo viņai visu laiku ir speķēns telefons, nezinu, kāpēc. Viņa ļoti daudz speķojās. Mēs iztaigām to pilsētiņu, tagad mēs atbraucām uz kaut kādām malām. Un te tāds skaists skats. Te ir tiešām tāds. Jā. Tāds ļoti plašs. Jā, bet man visvairāk tā kā prikulī tas, ka te, panāc malā, tas tiešām pastāst, ka tā kā kaut ko nesalācies, un tu vienkārši aizēji lejā. Tā kā legit. Bet te ir dziļāks visiem, kā es domāju, Surina. Oh my gosh, tā kā kodā filmā. Ja mēs viņu te reāli slēpās. Mēs atnācām uz tik skaistu vietu, paēst, paskatieties šos tā. Es aizmirsu, ka ir jāpamēr, protams, kā vienmēr, bet es jau paēdu. Mēs ēdām pasūtījām no tradicionālajiem dišas, no tradicionālajiem ēdieniem. Tukšs šķīvi, tātad bija garšīgi. Man bija jērs ar kaut ko tur. Viņam bija kaut kāda šnicelīte, bet jā, bija ļoti garšīgi. Mēs samaksājām tikai 30 eiro. Skaists skats, vai ne? Skaists skats, noteikti ies ar šo vietiņu ietrauc uz skaitu. Un teikt, mēs dodamies akvaparku skrienam drīzāk, tāpēc, ka pulkstenis jau ir 3:07 un akvapars vairs ciet 6 mums jābrauc stundas pariet.
augsts, šodien ir bišķiņ tāds vējiens, tāpēc grūti bija ilgi šeit ārā uzturēties. Mums, ka nekāds ir blakus tā, kur mēs mausām. Pasvēs, kas pa dzērēņiem te kāda mača var būt. Protams, ka nebūs. Varbūt arī ir. Nē, kofija gaņiem. Sanāk. Jā, reku te ir. Mēs močījām reku pa šito sarkano. Pa šito Jā, šitas bija ļoti jautri. To tā, mēs izbraucām pa šito. Tad mēs izbraucām. Šis vana bija lasāns. Šodien riktīgie viļņi jūrā. Un mēs izdomājam to, ka mēs atradīsim kaut kādu filmu. Par kuģi. Kur ir pa kuģiem viļņos. Es nojaušu, esmu skatījies tādu ķipa kaut ko tādu. Es arī, bet neatceros, kā saucās. Sameklēsim. Ja mums tāds vaibiņš uznāca no tiem viļņiem. Un šeit mums arī gara diena bijis ļoti. Jā, bet ļoti forša diena. Tiešām atpūstos bišķi. Man mati pēc akvaparka nav vispār ķemmēta un kaut kā izžūši. Reku vietavies bāriņš. Tie, kur vēlās piesēž tur. Reku tur sistliet parādīšu, kas tur notiek. Reku cilvēks spēlē kārtas. Un te ir tāds lounžiņš. Tāds O, kur ir maz telefons? Es pazūlies no telefona. Upsi. Un reku šis skaitās labākais restorāns šajā viesnīcā. Un, protams, ka viņš viss ir nopakots, mēs to nemaz neteikam, bet es es jums parādīju, šī mazliet snikpīgas ielīgīša, ka man bēgam prom. Es varētu nopakot divus citus alakārtu restorāns, kas nebūs tik forši gan jau, bet nu vismaz kaut kas būs. Šajā viesnīcā, piemēram, kas man nepārāk ir šie gaiteņi, jo, nē, te vēl izstās viņi ok, bet tur, kur ir mūsu stāvs, tur nav pat tas mīkstais paklājs, un tur tāds flīzes un neliekas tā kā viesnīcā. Nu, tādā luksas viesnīcā, jo šī jau skaidās tāda luksas viesnīca, un tā jau tur viss vestibuls tā tālāk, viss ļoti skaisti, bet tā ej uz numuriņu, tas pišķiņ uztais tā mīnus. Bet viņi ir crazy, tik romantiski, paskatīties to filmu par tiem viļņiem šodien. Nu, ne par viņiem, bet katru kuģiem tā tālāk. Varētu saka tā. Modiņš. Es biju atstājis naudu par gulbīšiem. 2 reizes pirmajā dienā, kad atstāju naudu uz gultas. Es biju vienkārši atstājusi kaut 2 eiro un viss, nu uz gultas. Atnācu pēc tam atpakaļ. Nebija nekāda gulbīša, bet paņēmu naudu. Nākamajā dienā es uzzīmēju uz lapiņas gulbīti un uzrakstīju please. Un uzliku 3 eiro. Un viņa reāli vienkārši uztaisīja kaut kādu, es atvainojos par šādiem vārdiem, bet reāli kaut kādu sūdu. Nu, tā kā vienkārši uzmeta kaut kādu vieļus. Vispār nekā nepacentās. Reku ir tas, par ko es runāju. Tā kā tāds vienkārši flīzīts. Labdien! Tu gribi riktīgi saulēstā un vispār var palikt tur. Dārgā. Nu, es negribu kaut kur, lai viņš ir nomests. Nē, rekur es tev izlūkšu ārā, rekur šeit, ka tev vispār būs tiešā saule, tu gulēs šitā. Šodien ir viesnīcas diena, šodien mēs izbaudam viesnīcu. Tā kā šodien ir super labs laiciņš. Pasauļosimies. Mēs iemigām pie baseina, pasauļojoties, tāpēc tagad mēs ejam ēst. Es esmu vienkārši tikko pamojis, ka es neko nav izskotīt. Es ēstu tūlīt īstenībā nosēst un pēc tam ēst. Kas mums te ir? Nē, veselīgi ēdis mājās. Cepēji. Aizvien pastīties cepējiem. Šeit katru dienu kaut kas citādāks. Kas šodien kaut kāds tur tortillas, vai kas tad? Tad ir hotdogi. Tad vēl kaut kas cits. Un tā ir mans mīļākā vieta, kas saldamiņi ir. Kā es jums saku, katra no tām kūciņām, katrs no tām saldamiem ir vienkārši. Un man ļoti iegaršušies viņa to šie saldamiņi, kas ar tiem sīrupiņiem ir ārkārt. Laikam labi, ka viņi nav Latvijā, vai gan jau tur ir. Bet nu labi, ka nav, jo sodāk. Man būtu šāds vārds. Bet jā, saldumiņi šeit ir vienkārši lieliski. Jo zinu, kā parasti kaut kādās Turcijās un Eģiptēs tie saldumiņi, viņi izstās skaisti un tā un daudz, bet viņi parasti tādi bezgaršīgi šie. Ļoti labi.
šeit ir mans mīlīts, kurš vienmēr ņem kaut ko pieticīgu. Gaļu un Bet šoreiz kaut ko dažādāk jau esi paņēmis. Vienkārši iepriekš nebija lasis. Bija gan. Kāpēc es mums neredzēju? Varbūt jau paņemts. Reku pavāriņi, cepēji, jaukie cilvēciņi. Reku cilvēku noteikti negrib filmēt ar šai. Tēt piciņas vienmēr, picas cepējs. This is my plate. And this is the view. Paskatieties šīm gultiņām pie ūdens. Reku mēs atnācām pēc saldējuma, tagad te ir visu kaut kādi saldējumiņi, kurus mēs varam izvēlēties, un visu kaut kādi topingi šeit. Cheesecake with strawberry. Sierkūku un zemens. Sierkūku un zemens? Ok, we'll try this one. Man saldējums paņēma brauniju un čokolādes tapumu. Mēs gribam šodien izbraukt pa Pūslienu, kas ir pa ūdeni, pa jūru, bet mums gan jau neļaus, tāpēc, ka ir tāda diezgan liela viņa, un tad viņi neļauj. Brauksim uz restorānu. Brauksim gan pēdējais vakars šeit. Kā tā? Īstenībā, jo rītdien jau mums būs kā vakars pēc ekskursijas, mēs būsim vēl, kad es 8. Nē, mēs būsim 8 atpakaļ, tā kā šis tāds pēdējais čilija vakars. Tāds pēdējais čilija vakars. Ficeni varam pabeigt noskatīties. To filmu? Labāk pirms rītdienas nevajag, jo rīt mēs brauksim ar kuģi. Chill. Chill, Bill. Nu, mums jautājusies, lai mums būtu smuks saulrietis, nevis lai mēs tumsā lai mums tur vietas vispār. Mēs esam skaisti sataisušies, es vismaz. Tāda kleitiņa, garā papēža un šāda aizmugurīta. Mēs tagad saucam taksi. Jābrauc būs 15 minūtes kaut kāds. Hello, how are you? Hello. Well, very nice. We have a reservation for Marta. Mēs šodien braucam ekskursijā uz Blue Lagoon, vai arī kā viņi saucās kaut Balus Lagoon. Pēdējā dieniņa nenājies. Last day. Pēdējā pilnā diena. Jā, cik ātri visam paši laiks ir pagājis un vienkārši crazy. Nu, nē. Tiešām vienkārši tā. Patiešām ir tā padoma. Tā arī ir. Jā, es vēl atceros to sēdi, ka mēs vēl nesen atbraucām. Jā, ka mēs braucām autobusā. Jā, un kad arī bija tā sēdi, jā, 7 dienas, tā kā tikai. Oi, nē, tā kā tā varēs izbaudīt. Jā, neko gaidīsim nākamo ceļojumu. Nav jau baigi tālu, Dubai. Nu jā, mēs šodien brauksim uz tādu kā ļoti populāru apskats objektu. Tur ir tā 3 jūras, zilai ūdeņi dažādās krāsās. Tur daudz brauc, kā tur būs, es domāju, nereāli krūti. Un es tur esmu bijusi arī pirms daudziem gadiem, man tur patika. Tur satiekas 3 jūras. Nu jā, 3 dažādas. Let's go! Jā, tad mēs ejam uz savu kuģi. Cilvēki ir ļoti daudz, kā jūs redzat, mums aizmugurē. Šeit ir viena ļoti skaista meitene. Es pamēģināšu viņu iepazīties šodien, braucot tavu kuģi. Cerams, ka viņi ir vēl pieejami. Es nezinu, vai tā ir. Es neesmu pieejama. Bet, nu jā, ļoti skaisti. Vēl skatījos viņas Instagram un nu, diezgan crazy, jā. Laimīgs tas cilvēks, kas viņu būs kopā. Es ceru, nu jā, tā arī ir. Mēs ar šo lielo brauksim, un viņš jau bija pilns vienkārši pirms mēs te piebraucām. Jā, man vispār nav bail no kuģiem. Ko tu vari teikt par to kuģīti? Ko var teikt par šo kuģīti? Liels? Liels, jā. Šeit ir nedaudz ējas kuģi, un man ir augsts nedaudz, tāpēc labi, ka līdzi ir dvieļi, jo jaka man nav līdzi, nekas man nav siltāks līdzi. Tā kā vismaz šobrīd izgāt dvieļi, bet kad mēs brauksim atpakaļ, tad dvieļi būs labi un netīri. Pasties, Zaķīt, kā te izstāst tāds nesmuks, un tur saulīt. Pasties, kā tu būs tajā halātā, kas mums ir mājā. Tā, mēs esam atnākuši līdz tām pludmalēm. Kā jūs redzat, saules nav vispār šobrīd. Vienkārši milzīgi mākoņi. Peldēties negribu šeit. Jā, bet būs jāiet. Zilos ūdeņus arī neredzam šajā tumsā. Tā kā saulīte būtu ļoti skaisti. Tā kā mazliet nepaveicās ar laiku. Beidzot tas spīdēja saulīte. Un tūlīt arī pasūtīts. Nekas uz 1 sekundīti. Just for Instagram, just for YouTube. Uzreiz pilnīgi cits skats.
Tagad pastāvis vienkārši pilnīgi cits, Nezinu, to kamerā tik labi var redzēt, bet tu ir ļoti balts. Tagad tava kārta. Iesim vērā vai papaldēsim? Papaldēsim vairs. Izrādās, ka tomēr mūsu ekskursija nebeidzās ar to vietu, kur mēs apskatījāmies, kur tās 3 jūras saplūst. Bet mēs vēl esam atbraukuši uz Pirate Island. Ko? Pirate Island. Pirate Island, jā. Tur augšā kaut kādi mūri ir vecie. Šī meitene arī izdomājas uzkāpt augšā. Tu jau arī. Vienkārši piemērotākie apā. Labi, šie īstenībā bija patiešām piemērotākie no tiem, kas man bija. Jo pārējais man bija vai nu papēžu kurpes vai tā kā iešķaucens. Un tūlīt mēs tiksim cietoksnī. Te ir karsts. Te ir saulīte, jā. Un tā mēs esam augšā un mums pavarās pasakains skats no mūriem. Vienkārši acīm baudāms. No kā? No cilvēkiem? Varam. Es domāju, pat nepamanīs, ka mēs neesam atgriežušies. Mums jau būs sūdīgi. Nu ko, mūsu ceļojums ir noslēdzies. Kādā mēs video nākamajā tiekamies? Pēc 2 mēnešiem. Dubajas ceļojums. Ar šo nekas nebeigsies. Ar šo nekas nebeigsies. Tātad es ceru, ka jums patika sekot līdz, kā mums gāja mūsu ceļojumā. Šis bija mūsu pirmais kopīgais ceļojums. Jā, un beidzās. Tikā man liekas, ka šis bija tiešām tāds ļoti foršs ceļojums, ļoti mierīgs. Jā, man patīk, ka mēs arī pabraukājām kaut kur apkārt. Viesnīca man likās bišķiņā. Viesnīca ir overrated, tas ir skaidrs, numuriņu kvalitāte. Priekš cenas tiešām. Jā, man prasījās, kad vairāk viesnīcā kaut kādas aktivitātes un kaut kas tāds. Entertainments, manuprāt, vispār 0. Jā, nu tā kā nekas. Kaut kas tur spēlē, bet tas ir tā kā čīpēs tādi varianti. Tā kā nebija nekāda tur tāda baigā pasākuma un kaut kas tāds, kā vispār nekāds ballītes. Tas deju tikai šovs, kas tur bija. Ūdens deju šovs, tas ir kā vienīgais, kas arī tur bija. Tā jau skaisti jau ir, bet viesnīca mums likās, ka būs daudz tāda augstāka klasa. Teiksim tā. Tā, kad mūs sagaidīja. Pazemē, tad... Jā, bet tā, kad mūs sagaidīja, tad bija tāds, luks viesnīca, bet kad mēs nonācām līdz tai vietai, kur iet uz numuriņu, tad mēs sapratām, ka nav tik wow. Un es teiktu, ka ēdienas vēl arī. Man šķita maziņa. Bija no visa kā visu, bet tā kā es salīdzināšu ar citām viesnīcām, jā, es piekrītu, izvēle nebija liela, bet tas, kas bija garšīgi. Un ja kāds brauks uz restorāniem, jāpiesakās gadu iepriekš. Nē, mums bija 3 restorāni pieteikts, kuriem mēs neaizgājām. Pagaid, bet tas baltais restorāns, tas bija pat aizņemts, ka mēs atbraucām. Jā, foršākais restorāns bija aizņemts, jo kad mēs atbraucām. Jā, tie pārējie nebija vērts. Jā, nebija vērts viņiem, tad jau labāk vienkārši saliekt, ko grib. Bet tā, neskatoties to, kopumā bija foršiem. Ar laiku mums paveicās. Jā, laiks bija diezgan ok. Mēs jau tā stiepām līdz septembra beigām. Jā. Šo, vai? Pīsiņš, cīsiņš.